Es dos, nedos, saimniecību. Teikt, tas ir tālāk. Es tiku budmais ar panes, bet šito smaku es visu turēt nevaru. Mēs ar Dziedru arī precēsimies, un es domāju, ka būtu ļoti labi, ja viņi tos 2 pudu maisus pa ziemu, nestaipītu. Tas jau tev saimniecei jāsaka, ne mums. Kuku! Meitiņ, kāpēc mums tādas lielas acis? Meita, mēs pirmdien ejam pie mācītāja. Man vēl pirmdien ir kāzas trauki jāmazgā un kūtī jāiet. Ja tu gribēsi padarīt visus saimnieku darbus, bērns atskrīs kūtī, kā avens. Bet kāzas uz kāzām arī nedara. Dzīvē notiek taču visādi, Bērs uz bērēm arī netājas. Bet ja notiek, tad rīko. Kāpēc ar kāzām citādi? Kas mums kalpiem par kāzām? Tāvi tuvinieti atnāks. Manējie. Vai tu domā, ka mums par ēdamo būs jāmaksā? No saviem saimniekiem taču. Parunā varbūt no algas neatrakstīs. Viņi tak arī pie galda sēdēs. Klausies, varbūt labāk tu. Ķēķa lietas taču sieviešu ziņā. Bet es negribu lūgties. Mēs pateiksim, kad mēs precamies. Tad un tad. Un ja viņi piekritīs, tad paldies. Ja nē, nē. Diezin, ko viņi par mani teiks. Kāda es izskatīšos? Ziemā vēl nekas, bet pavasarī es jau būšu nedēļniece un bērns pie krūtīm. Bez manis viņi iztikt nevar. Kāpēc, lai rēķinās, ka mēs esam kopā? Būt mums savu zemīti, savu mājiņu. Es jau negribu, ka mani pa saimnieci sauc. Lai sauc par iebūvieti. Bet mēs vismaz būtu tur saimnieki, paši noteicēji. Būtu. Pasaule redz tā ir iekārtota, ka vieniem ir viss un citiem nekas. Kam ir, tam vēl visādas piemaksas par sviestu, par bekonu, bet kam nav, tam katrs santīms ir jānopelna pašu rokām. Kāpēc? Kā nu ir, tā nu ir. Domā vai nedomā? Jadviga! 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 Vīrmāte ar puikām vēl nav atgriezusies. Gan atbrauks. Ja ne šovakar, tad rīt no rīta kopā ar meitu ģimeni tieši uz baznīcu.
Jadvigu nesredzējusi. Govs ir jāslauc, bet viņas nekur nav. Dziedra vien galā netiks. Kā tu vari būt tik vienaldīgs? Tu no rītdienas esi saimnieks. Kas slauks govs? Es nevaru rokas dēļ. Dziedrai govs spēr. Jadviga kaut kur ir noziedējusi. Pat vīrmāte ir prom. Varbūt tu? Pēc mūsu kāzām tu arī viņu sauksi par vīrmāti. Labdien! Labdien! Ja jūs, skolas kungs, gribējāt runāt par Janeli... Jā. Nu, kā viņam klājas? Nu, vēl ir slimnīcā. Bet uz skolas sākumu būs domājams mājās. Nu, nekas, Jānis ir gudrs zēns, tas nekas iet drusku kavēs. Galvenais, lai vesels. Nu, nebūs vesels. Klibos. Es tāpēc gribēju skolas kungs lūgt, lai jūs pieskatāt viņu, lai pārējie puikas nesāk viņu, kaitināt, nicināt, kaut kā pārdarīt. Nu, pats par sevi saprotams, Nārboļu saimniece, to es nepieļaušu. Paldies jums. Paldies. Jā, bet tagad par kaut ko citu. Jūs būsiet dzirdējis, ka vecā baronēs te ir iegriezies apskatīt tos savus bijušos īpašumus. Jā, es kaut ko tā pauzgalam dzirdēju, jā. Vai viņai jābūt laikam briesmīgi vecai? Neizsakāmi. Nu, ko šai vajag? Nu, taču aizgājušo godību. Atbrauc, paskatījās un prom netaisās. Iedomājusies, ka mans kabinets ir viņas guļamista. Bet tā jau bija arī. Mēģiniet viņu dabūt prom. Ja viņi grib te padzīvot, es ierādīsim viņai istabu pilskrēsajā spārnā, bet manā kabinetā viņi palikt nevar. Es? Vai ko jūs... tas gan ir pārsteigums. Viņa tak man vairs neatcerēsies. Man jau sāk atmiņas zust. Kur tad viņas gados? Uz jums vienīgā cerība. Ar mani taču viņi runāt negrib. Es nezinu. Jūs esat vienīgā, ko viņi pazīst. Lūdzu. Nezinu. Mēģināšu. Vai? Kas tu tāda ir? Jūs istabmeita Katrīna. Kad muļķi? Man istabmeita bija jauna. Smoka. Žēl, ka pie kučera pa sievu izdeva. Tagad nav cilvēku par rokai. Kā te viss izskatās? Kā jau skolā? Kas tas pa galdu? Kas tas pa lupatu? Kur man zaļā samta? Galdaut. Aha. Ja tu ir Katriņa, tad tu parādi man, kur atradās man gulta ar baldahinu. Te. Varbūt, ka tu ir Katrīna. Kur tu tik vecas papus? Tev jākaut bija slikta vīra. Labāk nebija pelnījusi. Labi. Tad tu vari parūpēties par mani. Jā.
Jā, tiešām te jums nav ērti. Atcerieties, pils kreisajā spārnā bija viesu istabs. Es palīdzēšu aiziet. Es te nav viesis. Labi. Mūžs man atņēma. Man bija jābrauc prom uz Vāciju. Katrīna, kad manam dēlam Rudolf tas nesmukums ar tevi iznāca. Nu, par to tu dabūji zem. Un zem, Katrīna, tas ir vairāk vērt par vienotru vīrišķi. Tas man, Rudolf, kuras palika? Kas notika, Rudolf? Kas bija jānotiek? Izstudēju, pamācītāju. Saņem savu pastorātu, man bija kur apmesties. Es jau esmu aplaupīts. Pil, zem, visu paņēmu. Jūs jaunā Latvija. Vai Rudolfs precējies? Jā, kaut ko jau samaksāju, kaut ko, jā. Nekas, es viņus tagad smalki piešmalkšu. Es viņam teicu, ka es te tā drusku gribu tikai, paskatīt, apskatīt. Prom viņi man nedabūs. Rudolfs precējies? Kādu Rudolfu precējies? Rudolfs strādā. Kā klājas? Kā vecam cilvēkam? Kā vecam cilvēkam var klāt tādam, kas ar mēļu savu maizi pel? Netur manta, netur kas. Katrīna, kas tev piedzima? Puika vai meitene? Pēters karā paņēma. Pēc tam aizklīd uz Ameriku un atsūtīs ziņu, ka tur paliks. Pēter. Amerika. Es braucu pie mazdēla uz Ameriku. Es jums palīdzēšu. Paldies! Nav par ko sīk. Rīt es braucu prom, bet šovakar es gribētu vakariņā sautēt jēlu gaļiņu. Kad burgundiet, jā. Rīt. Amerika. Nāc. Tagad nāc. Nevari? Tu nevari. Es varu. Kā tev tagad patīk? Šeit tev. Jā. Varbūt vajadzētu iet gulēt. Nē. Man žēl, ka tā sāpina Katrīnu. Un tagad viņa nebrauc mājās. Un puikas arī nav. Mīļā, rīt ir mūsu kāzu diena, bet tu par citiem domā un runā. Es baidos aizmigt. Es pamodīšos, bet tevs vairs nebūs izgaisis. Rīt mūsu kāzu diena. Sargā mani.
No! Eita saimniec mājās, gan mēs paši tiksim galā. Mēs? Jadvīgi ir atgriežusies? Nē, man kaimiņiem atnāca palīgā. Albert. Kas notiks? Enīs lauc mūsu govs. Tās nobeigsies vai arī noraus pienu. Dziedra, kas te notiek? Ja kam tad te jānotiek? Kas tas lauc govs? Es un kaimiņiem. Tas nekur nedara mūsu govs. Gal nesaki mūsu. Pagaid, kad atbrauks no baznīcas. Vai tad varam arī nepārbraukt? Visādi gadās. Tas tev ļaunu nevēlu. Un Ievai? Arī vairs ne. Viņas mīlestība izrādījās vāja. 3 dēlus dabūja, bet paši jūru nedabūja. Bet skaties, kā būs ar tevi. Es tikai brīdinu. Ļaunu nevēlu, nu dienu nevēlu. Un laimi arī ne? Nē, tas būtu par daudz. Stāvi! Ak, tā šitais ir tavs nākamais. Labdien! Sveika! Nu, sveiks! Bez pāris stundām švāģeri. Nu, Kur tad mamma un tēvs? Mamma mazliet apslimusi. Tēvs palika pie mājas darbiem. It kā neviena kalpa nebūtu. Kas tad mammai kaši? Nu, neuztraucies. Nu, nav jau nekāda mirstmā vaina. Kleps mazliet temperatūra, nu tā. Labdien! Es jau zināju, ka tava māsa šādu tādu neizvēlēsies. Nu, ko iesim iekšā? Ieēdīsim brokastis. Mēnard, piesien zirgu. Man, jā. Tev. Matu ieraudzīju, vai? Ak, tu mūži liela lieta. Viņam alkaunē? Reiz krogu viens kāpostu zupā prosuku atradis. Izņem to laukā, brūnu, smuku, spīdīgu un noliek sev blakus, lai krodzinietis redz. Šī tik smēja, rozīnīte. Iesviež to mutē un norīkā ogu. Beidz te ar saviem krūgas jociņiem līdz kaklam. Šodien krūgā būs daudz ļaužu. Nārbuļu saimniec pretas. Tad jau ļaudīm būs ko runāt. Kā jau kāzās. Vai kleita smuk, vai ne? Slēja ar tak neliks 3 bērnu mātei nepiedienas. Ceput, kā rīdzinieciem atpūtas bildēs arī nevis pagastas smietos. Smiesies tāpat un runās ilgi. Par ko? Tu vari vienreiz runāt skaidrā cilvēku valodā. Lai tu varētu uz krogu aiziet un tev būtu ko pastāstīt? Nu, kur tad es tā iešu? Naudas te nav? Nav vairs, bet ilgam laikam pietika.
Es nesaprotu, par ko tu runā. Var pastāstīt cilvēku valodā. Gribi? Gan jau kā šķūnītī kāds šņāp kortu līdz paslēpt. Man osiņu naudu viņš gadiem tērēja. Jākabs toreiz iedeva par vēl nedzimušo puisīti. Un tu neko neteici? Jau, ka mēs dzīvojam trūkumā, kamēr viņš palēnām sadzen visu pudelēs. Labāk tā. Un tā nauda es nevarētu. Pie visu vainīgi Jūra māte. Ja viņi mūs atstāja vienus pašus kāzas dienā, tas bija par iemeslu arī pārējiem saimniekiem. Žēl, ka nav tavējo. Izklīduši teica jau. Māte tēvs miruši, bija vienīgais dēls. Tālākie. Kas zina, kur? Mēs būsim laimīgi par spīti. Es būšu tev labs vīrs. Tu redzēsi. Albert, kā tev liekas? Ja mēs tagad iet pie galda. Mēnēt, sakrāmē pārējo vezumā un aizved nabagiem uz nabagu māju. Lai vecīši nosvin mūsu kāzas, ja jau. Mīļa. Sieva. Saku pirmoreiz, bet turpmāk ar prieku. Tā saukšu tevi. Katru dienu. Neskumsti. Tic man, nepaies ilgs laiks, kad pie mūsu galda nebūs vietas. Un katrs jutīsies pagodināts būt ielūgts šajā mājā. Iesim.
tas aklais vecītis. Kur blondījies? Aizbēgt gribēju. Tikai kur tad lai es eju? Kas viņa ņems? Un par ko? Ai, Jēzus Marija. Ej gulēt. Pagaid, saimniek, parunāsim. Tad viņš tagad esi mans saimnieks, un man taču tagad tā jāsauc. Var tā. Var par Albertu kā līdz šim. Bet ja kā līdz šim? Kā agrāk, kad mēs... Nu, kāpēc tu apprecēji jau dēļ mantas, dēļ saimnieku godu un nonicini manējās, kas varbūt ir vērtīgāks? Man nav jātaisnojas. Bet es gribu, lai tu zini un ņem vērā. Es mīlu Ievu dziļāk un nopietnāk, nekā es pats domāju. Un es šādām, tādām mantām šoreiz nav nozīmes. Nozīme. Kāpēc jūs patums? Ko tad tu, saimniec, noklausījies? Neusticies savam vīram. Ir jau arī iemesls pazūd pirmajā kāzu naktī. Nē, Jadviga. Es savam vīram uzticos. Pat ja viņam ar tevi ir kaut kas bijis. Kā tad? Es tikai gribēju zināt, kāpēc tu viņu pievāc pēc tam, kad bija pati man viņu atvēlējusi. Albert, tev nav jādzird, kā divas sievietes mēģinājuši tevi sadalīt. Labi, Jadviga. Izrunāsimies, lai vairs nekad pie tā nebūtu jāatgriežas. Es saprotu, Jadviga, tev ir grūti. Tāpēc, ka tu esi viena kā pirksts. Tev viss palika Polijā? Jā. Mamūsi varbūt jau mirusi. Slimoja, kad es jau braucu uz šejieni. Un ko tad es varēju darīt? Labāk jau kā vienu mutu mazāk.
Un te teica, ka labi varot nopelnīt. Droši vien es jau arī iekrājusi. Bet viena bez tuviem cilvēkiem. Tāpēc arī gribējās, lai tevi kāds mīl. Kam tad negribas? Lūk, saimniecei arī gribējās. Tāpēc ņēma pirmo, kas tuvāk rokai. Bet es pat uz pagastu ballēm nevaru iet visi sveši. Es arī nevaru iet, man bērni ir jāliek gulēt. Ko tu tā ērrojies? Vai Alberts bija ko solījis? Bet tad vienmēr vārdos jāsola. Vai kā citādi? Bet tu man pasaki, kāpēc tad, kad tu aizskrēji pie viņa pieguļā, un pēc tam atnāc kā dīļu dobas maržojoši, kāpēc tad tu man viņu atvēlēji? Ko, nesamīļoji, kā gribējās? Būt iekrampējusies ar nagiem un zobiem, bet tu ņem. Tu izturējies tā, it kā tev būtu tiesības uz Albertu. Saspītējos. Domāju, vai nu es viņam vienīgā vai ar Dievu. Es baidījos, ka varētu atkārtoties murgs kā ar Jūri, kad vīrs guļ blakus, bet pa miegam sauc citas sievietes vārdu. Bet es. Nav godīgi no sākuma atvēlēt, bet pēc tam atņemt. Es neko neesmu ņēmusi. Es ļāvu izvēlēties, un tici man, tas nebija viegls laiks. Žēl man tevis, saimniece. Nežēlo. Saki, kā ir? Ko tad tur ko teikt? Ar Albertu man nekas nav bijis. Nekas. Tā, palakstojās, paknakstījās. Bet ilgi vēl pirms tevis. Kāpēc tu beigi projām? Muļķis sirds. Sagriezās. Jūs abi tādi laimīgi. Bet govs es tev neliks laukt kāzu rītā. Atsauc Eniju. Paldies! Ko jūs tik ilgi runājāt? Jadviga Enija atsūtījis govs slaukt. Labrīt, Katrīna. Lukas, izejiet ārā. Tad apprecējāties gan ko. Es domāju, ka apjēgsiet. Neviens no radiem to neatbalsta. Pat tavu vecākieva. Gan jau tu būsi piestrādājusi. Neliekšos. Jūsu pašu labā. Nu jā, bet ko lai dara? No apmātības jau tik vienkārši nevar atbrīvoties. Esat man uzvarējuši. Apsveicu. Tas gan jau vairāk par tevi, Ieva. Nebūtu tā satrakojusies. Nāc pie galda sēdies. Varbūt varam nosvinēt. Tu mani te nekomandēsi un nekāds saimnieks nebūsi. Kas tu esi? Znot? Dēlu vietā manu mazbērnu pat tēvs iegātnis. Kā man tevi godāt? Es esmu Ievas vīrs. Jums, lai paliek Alberts, kāds man kristīts vārds. Ievas vīrs. Kalps! Mana mirušā dēla sieva, mana mīļā vedekla aprec kalpu un grib viņu padarīt par saimnieku mājā, kuru mēs abi ar Jēkabu līkā mugurā esam iekopuši. Un viņš pie visa gatava. Tu redzēsi. Viss būs kā agrāk, pat labāk nekā agrāk. Nē. Ar jums pie viena galda es nēdīšu, bet savā istabā. Kā visas īstas saimnieces.
vakariņās ieēdīs. Kamēr saimnieces nebija, te briesmu lietas atklājās. Trakāk jau vairs nevar būt. Kamēr tu ar puikām bija prom, Alberts katru nakti pie jaunās saimnieces gulēja. Dziedra puiša galā pie Meinarta. Es jau nezinu, kad un kā viņi paspējuši, bet Dziedra ir uz grūtām kājām, viņi precēšoties. Es laikam par daudz esmu sarunājusi un sastrādājusi. Bet es to visu darīju, tāpēc, ka es mīlu tevi un gribēju, lai labāk. Piedod man. Bet es citādi nespēju. Kas izdarīts, tas izdarīts. Dzīvosim tālāk. Tikai es tev lūdzu, lai tev ar Albertu nebūtu bērnu. Tas ir cietsirdīgi. Pret Albertu. Bet tad tu redzēsi, kas viņam ir svarīgāks, sieva vai manta. Ja manta, tad viņš gribēs bērnus, kam man dot nārbuļus. Bērni taču dzimst no mīlestības. Tu vēl nesakrājies? Mūsu istaba tevi gaida. Kaut kā jocīgi. Viņa ir tevi pieņēmusi. Viņa ir samierinājusies, ka mēs... Kāpēc tu tā domā? Atkal nāks pie saimnes galda? Nu, cik tad ilgi var izturēt viens savā istabā? Gan jau gribēja aprunāties, kad visi pie galda. Ko tad viņa īsti sacīja? Vārds vārdā. Lai nu paliek. Es esmu laimīga. Tā tikai vēl pietrūka. Kaut kā dīvaini. Katrīna man ne māte, ne arī vīra māte vairs, bet viņas pretošanās mani grauza. Bet tagad man gribas dziedāt un dejot. Kā maza meitene. Un tev nemaz negribas, ja? Lācis uz ausīm uzkāpis. Bet vējš
Lai skrien savu ceļu. Es palikšu pie tevis. Paldies, mīļais. Par ko? Par visu. Par to, ko Nārbuļlabā izdarījis. Es nekad tev nevarēšu samaksāt. Tad jau algu nepavisam nedabūšu. Vajadzēs pašam gādāt. Zini, mums nopietni jāpārdomā par saimniecību. Zeme liela, lopu daudz, ienākumi nav atbilstoši. Kā tā? Par pienu mēs saņemām tīri labi. Varētu vairāk. Jāsāk ar toli un samtalu. Jāpārdod. Katrīnas mīļās govs. Un saticībai atkal būs beigas. Vecas nav vērts barot. Vietā jānopērk 2 Latvijas brūnās. Un arī pārstelīts vajadzētu, lai veidojas šķirnes ganāmpūks. Tad būs citi izslaukumi. Tad pārvaldnieks mani vispār noēdīs. Tagad jau viņš man liek barīt lopiem svērt. Nevis ar acu mēru. Es nesaprotu, tagad Dievs, es, kalponis, tu, zirgus barodams. Katrs lauka cilvēks jūt, cik viņš ir klēpī paņēmis sienu. Pat milti ir jāmēr litros. Laikam ir pamats prasīt. Par cuciņām arī esmu padomājis. Nevis speķim jāražo vietējiem patēriņam, bet vismaz 5-6 cūkas bekonu eksportam. Katru gadu. Tur būs nauda. Un prasības arī. Ne vairāk kā 90 kilogrami. Liels punktieris. Ja par maz, nav izdevīgi. Ja par daudz, speķis ved mājās. Un kā tad citi? Vai mēs sliktāki? Tikai jāsāk. Ir jāparēķina un jāpārdomā. Vai nu bez tā? Labāk kartupeļus izlaist caur cūkām. Nevis ar santīmiem vest uz tirgu. Iestādīsim ābeļdārzu. Lielu, mūsējo. Visu dienvidu nogāzi. Sāksim ar dzīderējiem, baltajiem, beksiem ar Antonovku. Un sīpoliņus arī noteikti, lai ir ko Ziemassvētku eglītē iekāpt. Sīpoliņus noteikti. Dziedrā! Dziedrā! No! Še, izmazgāju. Es jau saimnieku galvu izmazgāju. Un to vienu tu nevarēji? Kas man zem tavs gults līst? Boža rātu, ja aizslaucīšu vēl auglīgi. Nu, man teica, ka uz grūtām kājām grīdas neklājas mazgā. Kas teica, Meinards? Guvnu uz našu. Varbūt Ieva vai vecā paņa? Vecā. Nu, viņa jau pukojās, ka mēs ar Meinardu pasteigušies esam pirms laulībām. A, kas viņa pateica? Nezinām. Varbūt Ieva pati. Meinards taču gāja pirms laulībām ar Albertu runāt ar viņu. Būs pateicis par tevi un par smagajiem darbiem. Tad vecās paņa dusmojas gan ko? Nu, nē, nedusmojas. Nu, viņa tā modas pēc mūsu sapār tikai. Nu, bet tad man bija izdevība runāt ar viņu par kāzām, un tad viņa man apsolīja jēru uz mīlestību, un arī vispārējo. Jā, un tad viņa man pamācīja, ko vajag darīt un ko nevajag darīt, tad, kad es esmu uz grūtām kājām. Nu, izmazgās. Nu, jā, jau jā. Kas man, Jankundzei? Nu, jā, man savādāk būtu Meinards jāsauc palīgā. Viņš jau labs. Viņš izdarīja. Labs gan. Arī pret mani labs. Zini, viņš taču ir vienīgais, kurš man nemēģināja ciskā iekniept. Nu, tu priekš viņu pa plānu esi. Viņam ir vajadzīga tāda tā kā es, gruntīgāka. Un tu jau sitiem skatījies. Ja? Nigdi. Es pat Albertu patriecu, un viņš aiz kreņķiem jau paņēma. Noziedies tu kā purendārzu malā, ja neviens ir nepamanījis. Samā kā pati puieni, neesi nekāda jaunā. Ai, ai, ai.
Četri vēji iet pa lauku, četri vēji manī mīt. Vēsota mūžu slauka, nevar vējus saslaucīt. 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 Saslaucīt, nevar vējus saslaucīt. Es dos, nedos, saimniecību. Teikt, tas ir tālāk. Es tik būtu maisu ar panes, bet šito smaku es visu turēt nevaru. Mēs ar Dziedru arī precēsimies, un es domāju, ka būtu ļoti labi, ja viņi tos 2 pudu maisus pa ziemu, nestaigātu. Tas jau tev saimniecei jāsaka, ne mums. Kuku! Meitiņ, kāpēc mums tādas lielas acis? Meiti, mēs pirmdien ejam pie mācītāja. Bet man vēl pirmdien ir kāzas trauki jāmazgā un kūtī jāiet. Ja tu gribēsi padarīt visus saimnieku darbus, bērns atskrīs kūtī.
kā avens. Bet kāzas uz kāzām arī nedara. Nu, dzīvē notiek taču visādi, nu. Bērs uz bērēm arī netaisa. Bet, ja notiek, tad rīko. Kāpēc ar kāzām citādi? Kas mums kalpiem pa kāzām? Tāvi tuviniet atnāks. Manējie. Vai tu domā, ka mums par ēdamo būs jāmaksā? No saviem saimniekiem taču. Nu, parunā varbūt no algas neatrakstīs. Nu, viņi tak arī pie galda sēdēs. Nu, klausies, varbūt labāk tu. Nu, ķēķa lietas taču sieviešu ziņā. Bet es negribu lūgties. Nu, mēs pateiksim, kad mēs precamies. Tad un tad. Un ja viņi piekritīs, nu tad paldies. Ja nē, nē. Diezin, ko viņi par mani teiks. Kāda es izskatīšos. Ziemā vēl nekas, bet pavasarī es jau būšu nedēļniece un bērns pie krūtīm. Bez manis viņi iztikt nevar. Tāpēc, lai rēķinās, ka mēs esam kopā. Būt mums savu zemīti, savu mājiņu. Nu, es jau negribu, ka mani pa saimnieci sauc. Nu, lai sauc par iebūvieti. Bet mēs vismaz būtu tur saimnieki, paši noteicēji. Būtu. Pasaule redz tā ir iekārtota, ka vieniem ir viss un citiem nekas. Kam ir, tam vēl visādas piemaksas par sviestu, par bekonu, bet kam nav, tam katrs santīms ir jānopelna pašu rokām. Kāpēc? Kā nu ir, tā nu ir. Domā vai nedomā? Jadviga! 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 Vīrmāte ar puikām vēl nav atgriezusies. Gan atbrauks. Ja ne šovakar, tad rīt no rīta kopā ar meitas ģimeni tieši uz baznīcu. Jadvigu nesredzējis. Govs ir jāslauc, bet viņas nekur nav. Dzieda vien galā netiks. Kā tu vari būt tik vienaldīgs? Tu no rītdienas esi saimnieks. Kas slauks govs? Es nevaru rokas dēļ. Dziedrai govs spēr. Jadviga kaut kur ir noziedējusi, pats vīrmāte ir prom. Varbūt Pēc mūsu kāzām tu arī viņu sauksi par vīrmāti. Labdien! Labdien! Ja jūs, skolas kungs, gribējāt runāt par Janeli... Jā. Nu, kā viņam klājas? Nu, vēl ir slimnīcā. Bet uz skolas sākumu būs domājams mājās. Nu, nekas. Jānis ir gudrs zēns. Tas nekas iet drusku kavēs. Galvenais, lai vesels. Nu, nebūs vesels. Klibos. Es tāpēc gribēju skolas kungs lūgt, lai jūs pieskatāt viņu, lai pārējie puikas nesāk viņu, kaitināt, nicināt, kaut kā pārdarīt. Nu, pats par sevi saprotams, Nārbojas saimniece, to es nepieļaušu. Paldies jums. Paldies. Jā, bet tagad par kaut ko citu. Jūs būsiet dzirdējis, ka vecā baronēs te ir iegriezies apskatīt tos savus bijušos īpašumus. Jā, es kaut ko tā pauzgalam dzirdēju, jā. Vai viņai jābūt laikam briesmīgi vecai? Neizsakāmi. Nu, ko šai vajag? Nu, taču aizgājušo godību. Atbrauc, paskatījās un prom netaisās. Iedomājusies, ka mans kabinets
ir viņas guļamista. Bet tā jau bija arī. Mēģiniet viņu dabūt prom. Ja viņi grib te padzīvot, es ierādīsim viņai istabu pilskrēsajā spārnā, bet manā kabinetā viņa palikt nevar. Es? Vai nu ko jūs... Nē, tas nu gan ir pārsteigums. Viņa tak man vairs neatcerēsies. Man jau sāk atmiņas zust. Kur tad viņas gados? Uz jums vienīgā cerība. Ar mani taču viņa runāt negrib. Es nezinu. Jūs esat vienīgā, ko viņa pazīst. Lūdzu. Nezinu. Mēģināšu. Vai? Kas tu tāda ir? Jūs istabmeita Katrīna. Kad muļķī? Man istabmeita bija jauna. Smoka. Žēl, ka bija kučer pa sievu izdeva. Tagad nav cilvēku par rokai. Kā te viss izskatās? Kā jau skolā? Kas tas pa galdu? Kas tas pa luputu? Kur man zaļā samta? Galdaut. Aha. Ja tu ir Katrīna, tad tu parādi man, kur atradās man gulta ar baldahinu. Te. Varbūt, ka tu ir Katrīna. Kur tu tik vecas tapus? Tev jākaut bija slikta vīra. Labāku nebija pelnījusi. Labi. Tad tu vari parūpēties par mani. Jā, tiešām te jums nav ērti. Atcerieties, pils kreisajā spārnā bija viesu istabs. Es palīdzēšu aiziet. Es te nav viesis. Labi. Muiž man atņēma. Man bija jābrauc prom. Uz Vāciju. Katrīna, kad manam dēlam Rudolf tas nesmukums ar tevi iznāca. Par to tu dabūji zem. Un zem, Katrīna, tas ir vairāk vērt par vienotru vīrišķi. Tas man, Rudolf, Kurs palika? Kas notika, Rudolf? Kas bija jānotiek? Izstudēju, pamācītāju. Saņem savu pastorātu, man bija kur apmesties. Es jau esmu aplaupīts. Pīli, zem, visu paņēmu. Jūs jaunā Latvija. Vai Rudolfs precējies? Jā, kaut ko jau samaksāja, kaut ko, jā. Nekas, es viņus tagad smalki piešpaukšu. Es viņam teicu, ka es te tā drusku gribu tikai, paskatīt, apskatīt. Prom viņi man nedabūs. Vai Rudolfs precējies? Kādu Rudolfu precējies? Rudolf strādā. Kā klājas?
Kā vecam cilvēkam? Kā vecam cilvēkam var klāt tādam, kas ar mēļu savu maizi pelna? Netur manta, netur kas. Katrīna, kas tev piedzima? Puika vai meitene? Pēters karā paņēma. Pēc tam aizskrēja uz Ameriku un atsūtīja ziņu, ka tur paliks. Pēter. Amerika. Es braucu pie mazdēla uz Ameriku. Labi. Es jums palīdzēšu. Paldies! Nav par ko sīk. Rīt es braucu prom, bet šovakar es gribētu vakariņā saut atjēlu gaļiņu. Kad burgundiet, jā. Rīt. Amerika. Nu, nāc. Tagad nāc. Nevari? Tu nevari. Es varu. Kā tev tagad patīk?